iekšējais un ārējais ienaidnieks. Tas ir tas, ar ko es reāli jau ilgu laiku strādāju, darbojos, un šo procesu es ļoti jau tā dziļi iedzīmējos izpratnes. Un ko es varu redzēt, kad cilvēks, kad viņš nesaprot, kas īstenībā ir viņam šis ienaidnieks, viņš viņu projicē uz ārpusi. Pieņemsim, cilvēks no kaut kā baidās, vai cilvēks iekšā ir agresija, viņš jūt agresiju, dusmas, un ienaidnieks, viņš viņu projicē, ka viņam šīs dusmas, šī agresija un šīs bailes rodās no kaut kā no ārpuses. Pieņemsim, lai tas būtu zirneklis, lai tas būtu karš, lai tas būtu finansiālais stāvoklis, jā, kaut kas tam līdzīgs. Vai viņu kaitina, teiksim, kaut kādi cilvēki, vai viņam ir problēmas ar kaut kādiem cilvēkiem, un tas, visu laiku viņam liekas, ka valsts, politiķi, darba devējs, jā, tur sieva, vīrs, bērni, visu laiku ārējais, tas ir it kā ārējais kairinātais, ārējais tā saucamais ienaidnieks, dēļ kura es šādi jūtos. Šāds ir tas formulējums parasti. Un ļoti maz, kurš uzdod jautājumu, kas tad īstenībā ir, kāpēc es vispār tādus stāvokļus jūtu. Un ja cilvēks sāk kaut ko tādu uzdot, viņš sapratīs, ka ārējais apstākļus ir vienkārši apstākļus, tas vienkārši notikums, visas tās sajūtas, kuras rodās, tas ir cilvēkā katrā iekšā. Tātad tavs ienaidnieks nav kaut kur ārpusē. Tas, kas tev ierosināja šādi justies. Kaut kāds apstākļus, vai tavs laulētais draugs, vai kaut kāds konflikts, vai kaut kāda situācija pasaulē, tas jau nav tas, kas tev radīja tās sajūtas. Sajūtas ir tevi iekšā. Tas ir tikai tas, kas ir ārpusē, viņš tikai izgaismoja, pateicoties tam, aktivizējās tevi iekšpusē šīs sajūtas. Līdz ar to tas ienaidnieks īstais, tas, kurš tev indē, jā, no iekšpuses. Bet kā tiek justas bailes, satraukums, tas dusmas un viss šīs agresija, tas jau ir iekšā sēž katrā individuāli. Un cilvēks to nesaprotot, viņš cīnās ar ārējiem apstākļiem. Pieņemsim, kas ir mūsdienās ļoti aktuāls, ir, ka cilvēks cīnās ar to, ka viņam kāds uzbruks, ja, ka vajag drošību. Liekas, ka kaimiņos ir kaut kāds agresors, kurš te visu kaut kur riktīgi uzmācās un uzbruks. Piemērs ir individuālajā, teiksim, ja, izteiksmē, kaimiņš ir kaut kāds kretīns, visu laiku dara man slikti, un man liekas, ka viņš tulītās manu suni noindēs. Un šis ir tas ārējais ienaidnieks, kurš tiek uztaisīts. Ja? Kaut gan tās sajūtas, ka kaimiņš ir slikts, kretīns, idiots, un to ar viņu, dēļ tā, ka tu iekšēji jūties šīs sajūtas, tu izveido šādus ar viņu attiecības, nevis viņas normalizē, harmonizē, saprotot to, ka tevī kaut kas sēž iekšā, kas tādā veidā izpaužās, pastrādā ar to, tiec ar to vaļā, atbrīvojas no tā. Un tad tas kaimiņš vairs tev pirmām kārtām, viņš tev nekartinēs, neradīs iekšēji šos visus agresīšās dusmas, šis visus pretīgās sajūtas. Un ārējos apstākļos rīcības modeļi būs pilnīgi savādāki un iespējams vai nu vienkārši tiks ignorēts un aizmirst, tas kaimiņš vairs nepievērs viņam uzmanību, vai kaut kas notiks savādāk, varbūt arī tiks vienošanās vai vēl kaut kā. Ja? Atrisinājums pilnīgi cits, ka tu saproti, ka šis ienaidnieks ir tevī, tās visas sajūtas, kas tiek aktivizētas, tas ir tikai tavs, neviens cits viņas, tas nav citu nopelns, ja, ka tev kaut kas tur veidojās tādas sajūtas. Lūk, tavas sajūtas, tavas problēmas, tiec ar viņām galā un ārējā pasaule mainīsies. Kā tu viņu sajūti? Jo, ja tu jutīsies labi tajā situācijā, kur pirms tam tev bija agresija, un tu agresiju asociēji ar kaut kādu apstākli vai cilvēku, ja tu no tās agresijas iekšpusē tiksi vaļā, tad tajā pašā situācijā, kur kaut kas tam līdzīgs tevi piedzim, tad tu tur jutīsies labi, un līdz ar to tas agresors tajā brīdī izzudīs, bet pats pa sevi viņš tā kā izpausme nepazudīs, pieņems, ja, kaut kur tu būsi, bet tevī tu vairs viņu neuztars kā agresiju, uztars pilnīgi mierīgi, normāli, un tad, kad kaut kāds, un apstākļi sāk mainīties, tad, kad tu vairs iekšā šo agresiju nejūti, tāpēc, ka priekšā vajag tādus apstākļus, tu viņus vairs negribi piedzīvot, ja, viņi mainās, viņi paliek citi. Šī iemesla dēļ, ka cilvēki to neatšķir, cilvēki nesaprot šo principu. Viņi šos ienaidniekus meklē visu laiku ārpusē. Visu laiku kāds no malas, kaut kur prom, kaut kur citur, arī mistisks kaut kas vienmēr ir ienaidnieks. Kāpēc mums ir tā, kāpēc mums ir šādi, kāpēc mums ir slikti, kāpēc man tur samazinās finanšu līdzekļus, kāpēc mēs ciešam, kāpēc mums jāmaksā vairāk, visu laiku kāds ienaidnieks, kāds uzbruks, bailes, visu laiku šitais pasākums notiek jau kolektīvajā, jau cilvēku līmenī. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki šis savas iekšējās bailes un iekšējos to visu nosodījumu, iekšējo agresiju un iekšējo kaut kādus visādus fufaļus
projicē, meklē viņām atrisinājumu, kā ir ārpusē. Ot, ja mēs tiksim galā ar to, tad mums vairs nebūs apdraudējums, līdz to mums vajag aizsargāties, mums jātērē milzīgs līdzekļus, lai kļūtu ļoti, ļoti spēcīgi stipri, jo tad mēs jutīsimies drošībā beidzot, mēs jutīsimies drošībā. Covid laikā bija tieši šis pats pasākums. Cilvēkiem vajadzēja citus pakļaut, lai viņš justos drošībā, nedod Dievs, viņš saslims ar kaut ko. Vai nedod Dievs, ka kāds bez maskas staigā un viņš nabadzīgs saslims un nomirs, un man tur vecmāmiņa nomirs, jā, visu laiku šis bailēs. Viņš uzskata, ka tas cilvēks, kurš negrib nesāt masku, ka tas ir ienaidnieks viņam. Kaut gan tas ienaidnieks sēž viņā iekšpusē. Un šo principu nesaprotot, cilvēks rada šo konfliktu un agresiju, un viņš mēģina ārējos apstākļus pagriezt tā, lai viņš justos it kā savādāk. Bet saprotiet, kāds šitien ir lamatiņas, ka tu nevari ārējo pasauli izdarīt tā, lai viņa būtu pūkaina un skaista, lai tikai tu nabadzīgs justos labi. Lūk, visa tā vararīksnes kustība, jā, visi šitie pasākumi, viņi tieši šādi iekšējais šis vājums, šis nespēks, šis trūkums mēģināts kompensēt ar to, lai izmainītu ārējo pasauli, visur tiek saskatīts šis ienaidnieks, nemēģinot ieraudzīt šo ienaidnieku sevī. Viņam tas tik ļoti šis ienaidnieks, jo kas ir ienaidnieks? Ienaidnieks ir tas, kurš tevi pārvalda, ar tevi ar viņu jācīnās. Ja tavs ienaidnieks ir iekšpusē, un tu to nemaz nezini, un tas ienaidnieks, kas īstais ir tavs ienaidnieks, sēž iekšpusē, viņš to pasaka, nē, kur ārpusē pasaule ir slikta, viņu vajag izmainīt, tad tu jutīsies labi, tad viss būs superīgi, mēs glābsim, vajag pāriet visiem uz elektromašīnām, uz riteņiem, tad mēs izglābsim šo zemi, jā, reizes zeme cieš, jā, viss šitais ienaidnieks kaut kur ārpusē visu laiku, ir citi cilvēki, citas nācijas, citas pasaules un tā tālāk. Un ar šo spēli īstais tas ienaidnieks, kurš pārvalda to cilvēku un liek viņam šādi domāt, paliek nesaredzēts, viņš paliek nemanīts. Uzmanība netur tiek virzīta. Un tad ir visi tie debilē lēmumi, tāpēc, ka viņi ir pilnīgi, nenotiek darbs ar sevi, līdz ar to lēmumu sanāk pilnīgi atžgāns, viņš nedod nekādu pienesumu cilvēkam. Ja, un tas tiek viss tā kā projicējās vēl tālāk, jau kompensācijas mehānismi notiek jau ne cilvēka individa izteiksmē, izpausmē, bet jau kolektīvais, teiksim, tā saucamās valsts izpausmē jau sākās. Ja. Jāaizsargājās, jātērē milzīgas naudas tam, nevis kompensēt tādā veidā savas bailes no kaut kā. Un agresīvu, un apvainojumu, un vilšanos, un dusmas, kuras ģenētiski vai kaut kur iekšā sēž, tāpēc, ka tas ienaidnieks ir iekšpusē, kā jau es teicu. Kodiņš, vīrusiņš, kurš ir pārņēmis prātu. Un tad tas projicējās darbībās, rīcībās, izteiksmēs, vārdos, jā, un pēc tam un rodas konflikti. Pēc šī paša principa darbojas arī kolektīvais pasākums, kā teiksim, politiķi parasti vai teritorijās kaut kādās cilvēki pārvirza cilvēku uzmanību uz ārpusi, sakot, ka tur ir visi jūsu ienaidnieks, tur ir visi problēmu iemesls. Tas ir tas iemesls. Mēs jau nē. Atcerieties, ka es teicu, ka individuālais princips projicējās arī uz kolektīvo. Tātad, ja mēs kolektīvi saprotam, paņemam, teiksim, kolektīvi, ja, teritorijas, ietvaros ar valsti kaut kādu vienalga, kur. Ja mēs saprotam, ka šāds princips darbojas cilvēkam individuāli, tad kolektīvajā pasākumā tas projicēs tieši tāpatās. Īstie ienaidnieki nav ārpus teritorijā dzīvojošie. Īstie ienaidnieki vienmēr ir tie, kas dzīvo pašā teritorijā. Cilvēku veidolā, jā, attiecīgi vīrusainie tā tausumie cilvēki ar vīrusu. Nevis kaut kur ārpusē, bet pašā Eiropā ir problēma. Nevis kaut kur ārpusē, bet pašā Latvijā ir problēma. Nevis kaut kur ārpusē, bet pašā tevī ir problēma. Saprotiet? Lūk, galvenais princips. Viss sākās no cilvēka individa. Ja cilvēka individs šo izprot, tad viņš redz arī šo pašu principu visur citur. Viņam nav mazākās, teiksim, ilūzijas, jā, kur tad sēž tas vīrusu, tā problēma. Ne kaut kur ārpusē, problēma sēž tepatās. Lūk. Tā to var skatīties no globālā līmeņa šo pasākumu. Kā jūs domājat? Ja ir kaut kāds suns, kurš uz visiem rej, no visiem viņš baidās, tāpēc viņš uz visiem rej, viņam liekas, ka viņu visi sitīs, citi suņi viņu grib piekaut.
Kā jūs domājat, tāds suns varēs izveidot attiecības kaut vai ar kādu, ar citiem suņiem, vai viņš visu laiku būs šāds agresīvs, un visi pārējie gudrs suns pret viņu liels, kurš ir vietas, viņš viņu vienkārši neuztver, sapratīs, ka tam vēl ir drusku jāpadzīvo, jāaizies šitam cauri, ja ne šajā dzīvē, varbūt nākamajā, varbūt kādreiz paliks gudrs. Citi tādi līdzīgi, viņi rej viens otram, rodas konflikti, rodas kaujas, rodas cīņa, rodas liekas asins, liekas šitais, un šitā agresija izpaužos tādā veidā. Mūsdienās, mēs varam redzēt, kā tā agresija izpaužos visu riņķi, cilvēki mirst katru dienu, un tā agresija tikai vēl vairāk pieaug, un liekas, ka tas caur tādu kaut kas tiks atrisināts, kaut gan, kā jau es teicu, ienaidnieks ir iekšpusē. Līdz ar to, teiksim, cilvēki teritorijā ir atbrīvojušies no šiem saviem šī tā saucamā ienaidnieka iekšpusē, tad viņu rīcības paliek citas. Viņi saprot, ka visizdevīgākā pozīcija un vislielāko ieguvumu devoša gan visiem, kas ir teritorijā, gan vispār pašam kā drošības elements ir uzturēt attiecības labas ar visiem. Kur tas nav iespējams? Mēģināt kaut kā izdarīt tā, lai tevi uztver kā pūkainu foršu labu cilvēku, jeb nāciju, jeb valsti, jeb teritoriju. Lai neviens negrib tevi kaut ko tev sliktu izdarīt. Ja jūs gribat analogu tādai nācijai vai cilvēkam, seriāls Losts, tur bija tas Harvijs, tāds liels cilvēks, tāds ar skrūrēniem matiem. Viņš bija pret visiem labs, tāds pozitīvs, tāds foršs, tā kā pīrāts, viņš tāds jauks. Un neviens pret viņu nejuta nekādu, ne naidu, ne dusmas, visi viņu mīlēja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš veidoja komunikāciju, viņš ar vienu nerosināja konfliktus, agresiju, un attiecīgi viņam situācijas dzīvē bija pilnīgi savādāks, ko viņš tur piedzīvojas tās saules. Un lūk, teritorija, pieņemsim, vai cilvēks tiek līdz tādam Harvija līmenim, kā viņš uztver pasauli, kā viņš ar miedarbojās ar visiem, tad viņam viss kļūst labi, visi viņu sāk mīlēt, un ja tu tevi mīl, tad tas, kas tevi mīl, es nezinu, viņš jau negrib neko sliktu izdarīt, tāpēc, ka tu viņam neko sliktu nedari. Klasiski. Un plus tad darbojās tas, ko mēs piedzīvojam, kādas mēs, tas saucamās vibrācijas, ja esību, kāda tiek piedzīvota, tas cilvēks, kurš ir šādā miedarbībā, harmonijā ar citiem, tad viņš arī to harmoniju piedzīvo. Tas, kurš visu laiku ir šajā agresijā, naidā, uzbrukumā, grib kādu iznīcināt, un viņš piedzīvo šādu destruktīvo pasākumu. Un teritorija ietvaros destruktīvais pasākums izpaužās asins izliešanā, ko mēs arī varam novērot. Lūk tā. Kas tur ko, kāpēc un viss šitais, kā es teicu, pirmais, kas ir jāmeklē ienaidnieks sevī, katram individuāli. Jo pēc tam tas iekšējais tas ienaidnieks, kompensācijas mehānismu veidā, dēļ tā, ka viņš tiek meklēts ārpusē, projicējās teritorijas cilvēku, kas tur atrodas, vai tie, kas tur varu ieņēmuši tajā teritorijā, kas pārvalda viņu izpausmēs. Spēks un vaininieks tiek meklēts kaut kur ārpusē, nevis sevi. Visu laiku, visu uzmanību ir uz ārpus, tikai ne uz sevi. Atbildība netiek uzņemta, jo kaut kas ārpusē vienmēr pie visi ir vainīgs, tikai ne es. Lūk, šis princips, šis ienaidnieks, vajag viņu apspīdināt un beidzot pateikt, sēž manī kaut kāds vīrus, un dēļ viņa ir visas problēmas. Un kas tas tāds ir un kā es no tā vispār varu atbrīvoties? Un kad cilvēks kaut ko tādu pasaka, pats sev, uzmanība jau sāk virzīties nevis uz ārējo, bet uz iekšējo, un tad jau sākt kaut kādās situācijās redzēt savu neadekvātumu dažādās izpausmēs. Un, protams, kad tā tiek darīts, tad kolektīvais arī mainās, tāpēc, ka viņš sastāv no individuiem, no cilvēciem. Lūk tā par ārējo iekšējo ienaidnieku. Un viss cilvēku, tas ārprātības notiek dēļ tā, ka lūk, šis princips netiek saprast. Jo tas iekšējais ienaidnieks, tā saucamais, viņš jau baudu gūst, no tā, ka viņš šādi var cilvēciņus virzīt un viņu uzmanību tikai prom no sevis, kur patiesībā uz ārēju. Un tiek veikta šī spēle, un jūs redzat, ar ko tas parasti vienmēr beidzās. Kāds video. Visiem jauku nedēļu, gadu. Attīstaties, sargājiet sevi, esat laimīgi, un tiekamies nākamais video. Jums bija Salants un atā.